Mans paziņa Antons Kļocis jau daudzus gadus darbojas mēbeļu biznesā un veiksmīgi tirgo Latvijas priežu koka mēbeles lielā daļā Eiropas valstu. Jāsaka, kā ir. Eiropieši ir kā traki uz dabīga koka mēbelēm un arī labi maksā. Tikai zini, ar tām maksām bieži ir tā, ka tās var kavēties pat līdz nedēļai. Mēdz būt daudzas bankas pa vidu, žēlojās Antons, kad sēdējām un dzērām tēju viņa fabrikas kantorītī. Dīvainies pie sevis nodomāju, mums šodien tik moderna pasaule, ātri sakari, tas pats internets, bet nauda no Vācijas uz Latviju ceļot teju 4 dienas. Taču Antons skaidro, saproti, nav jau man konti vienā bankā ar visiem maniem vācu biznesa partneru kantoriem, tāpēc bankām savā starpā jāvienojas par drošu naudas pārvedumu veikšanu. Tā taču ir nauda, un neviens negrib to pazaudēt. Katrā bankā maksājuma uzdevumu pārbauda, izčeko iespējamās kļūdas un tikai tad sūta tālāk, un beigās samaksā naudu viena banka otrai. Vājprāts, es nosaku, tā tak nervus var sabeigt, kamēr pie naudas tiec. Bet te skatos, Antons smīn ūsās. Es tad no šim saku pikts. Ko tu te smīkņā? Naudas kavēšanās nav nekādi joki, bet šis teica, saproti. Tās kavēšanās, var teikt, jau ir vēsture, jo tagad arī Latvija ir pievienojusies Eiropas ātrgaitas finanšu šosejai, un jau pēc īsa laika maksājums, ko man izsūtīs piektdienas rītā, manā kontā ieripos jau līdz tās pašas dienas beigām, un brīvdienās man nebūs jākreņķējas, ka naudas vēl nav.